Uh, kad bija pēdējā reize, kad tu patiesi jūties enerģiski un tev tā kā viss iet no rokas? Un te arī man nāk prātā metafora, kad tavs prāts un ķermenis pēdējo reizi sadarbojās kā divi ceha darbinieki, nu, vai noliktavas darbinieki, kuriem nevajag vārdus, lai sarunātos, bet pietiek tikai pieņemsim ar skatienu, lai saprastu, ko otrs saka. Nu, piemēram, viens tu stāv uz līnijas, nezinu, tur krāmē kaut ko kastēs iekšā, kaut kādu preci, un otrs ir tas, kurš pienes tās kastes. Un tas, kurš ir pie tās slīdošās lentes, viņš paceļ acis un saka, viņš neko nesaka, bet viņš tikai paceļ acis un ar acīm pasaka, man vajag kastes. Un tas otrs paskatās uz viņu, un viņš saprot un uzreiz izdara savu darbu. Un tas ir tas, kā tie ceha darbinieki, viņi vienkārši viens otru zina. Nu, viņi var no pusvārda nolasīt, kas ir jāizdara. Un līdzīgi ir arī ar tavu ķermeni un prātu. Prāts parasti ir tā, ka prāts saka, ka ir jāizdara vēl šīs un šīs, nu vēl tās, īstenībā es atceros vēl tās, un tad atnāk nākošā diena atkal tas pats, un nākošais mēnesis, nākošais gads, un tu esi tā kā vāveres ritenī, un tas ir tāds tā kā nebeidzamais stāsts, bet ķermenis tev īstenībā saka, nē, paga. Tev tagad ir jāpaņem pauze, bet tagad. Un tev būtu vispār jārestartē, jāpārrestartē sevi. Un tad tu saproti, vai vari turpināt. Un citreiz ir tā situācija, ka tu tā kā paņem pauzi un saproti, bet īstenībā es negribu īsti neko darīt, neko strādāt, nekur iet. Es vienkārši gribu būt mājās. Un tad tu vienkārši ņem brīvu. Un tad jautājums, jā, bet ja tu neatceries, vai tas bija kādu laiku atpakaļ, vai tas bija vakar, vai tas bija šodien, nedēļa atpakaļ, mēnesi atpakaļ, kad tu tā juties, kad tev tas prāts un ķermenis gāja tā kā roku rokā un saskaņā. Atceries, ka tas nav tavs vājums, ar tevi viss ir kārtībā. Vienkārši prāts un ego mūs dzen uz priekšu, un vienlaikus mūs dzen uz priekšu arī mūsu pa dzīvi sakrātās šīs emocionālās traumas, kaut kāda smaga bērnība, bērnība bez vecākiem vai tam līdzīgi, kaut kādas limitējošās pārliecības, ka ir smagi jāstrādā visu dzīvi, lai kaut ko sasniegtu, ka man visu laiku kaut kas ir jādara, lai nopelnītu mīlestību. Un liekas, ka esi nepietiekams, ka tev ir jādara vairāk, labāk, bail ko citu padomās, un būtībā tu jūties nedroši. Un ķermenis un prāts liek automātiski tev kustēties, darboties, jo tā ir drošāk. Drošāk, un tas nozīmē to, ka tas ir pazīstami. Tas, tad, kad tu dari kaut ko, visu laiku kusties, dari, domā, funkcionē, štuko, tas liekas pazīstami un tas liekas droši. Un klusums un miers liekas pagaidi, bet man taču bija kaut kas jādara, man tur māja jāsakot, vēl kaut kas. Un tā ir tā problēma, ka cilvēki nemāk atslābt un visu laiku ir šis izdzīvošanas režīms. Un tava nervu sistēma, jeb cilvēka nervu sistēma parasti ir iesprūdis divos nervu sistēmas adaptīvajos stāvokļos. Un tu staigā no viena uz otru, īsti nezinot par šo trešo adaptīvo nervu sistēmas stāvokli. Un par to mēs vēl parunāsim uz priekšu. Bet vispirms ir jautājums, vai ir kāds, kas šobrīd izjūt tādu kā lielu nogurumu, tādu kā besi,
nespēku, neko negribas, gribas ieritināties savā siltajā pledā, tur skatīties filmu, būtībā neko nedarīt. Jūs droši ierakstat arī čatā, jā, man tā ir, jo seko arī nākošais jautājums. Vai ir kāds, kurš pašreiz izjūt kaut kādu nemieru, satraukumu, varbūt ne pašreiz, bet arī savā ikdienā, sajūta kaut kuri jāskrien, no sērijas dzēnu sevi uz priekšu, ir kaut kāda trauksmīte, nevar nosēdēt, tu jau domā par to, kas rīt ir sagaidāms, un nespēj koncentrēties. Nesaprotu, kāpēc šeit es vispār pieteicos šai meistarklasē. Nu, tas bija kaut kāds autopilots. Padomā, vai tev tā ir? Un droši padalies čatā. Un tad ir tas trešais. Vai ir kāds, kurš pašreiz vai ikdienā izjūt tādu mieru, spēju būt šeit un tagad, un ka tevi nespēja neviens izsist no sliedēm, tu esi emocionāli stabils, spēj mierīgi atbildēt bērniem, kad ir kāds troksnis, tu mierīgi reaģē, un tev nav šis sensoriskais jūtīgums. Arī padalies čatā, ja tev tā ir. Un kāpēc es šos jautājumus uzdodu? Jo katrs no šiem jautājumiem raksturo kādu no 3 šiem nervu sistēmas adaptīvajiem stāvokļiem. Nu, un katrā no šiem nervu sistēmas stāvokļiem ir atšķirīgas prakses, ir atšķirīga pieeja. Un tā problēma ikdienā ir tā, ka mēs nezinām, ko darīt attiecīgā situācijā. Jā, ir prakses, kuras var darīt, esot visos stāvokļos, bet efektīvāk ir darīt prakses, ja tu izproti, kāds ir tev tas pašreizējais nervu sistēmas stāvoklis, un zināt, tātad, kas var palīdzēt. Un īsnībā mēs varētu sākt ar šo te pirmo. Šis te pirmais jautājums, kur es jums uzdevu. Un, jā, kā jums čatā gāja, es pastīšos. Jā, tad apslēpti var just, ka ir tur, jā, jau stresā par nākamajām dienām. Ok, šodien ļāvu sev neko daudz nedarīt. Vakar bija tāda emocionāla diena, tāpēc sapratu, ka šodien vajag pauzīt. Ok, biju kā vāveres ritenī, veselība palika švaka, tagad grūti visu atsākt, uzsākt. Nu, jā, ir likās darbā pa dienu, ok, bet mājās sākās trakums un gribas no visa aizmukt. Jā, un tā ir tā mūsu ikdiena. Un tad ir jautājums, nu, es tur bērnus nevaru samainīt, es būtībā vīru arī nevaru samainīt, ja, tāda uz karstām pēdām, nu, tā humoram, bet tāpat ar darbu, nu, tu varbūt arī neaizskries uzreiz projām no tā darba, vai ne? Un tad ir tā, pagaid, bet kā tad man ikdienā funkcionēt? Un te nāk talkā būtībā somatiskas prakses, kas ir, šajā reizē es dalīšos vairāk ar elpas praksēm, kas arī ir somatiskas prakses. Un īstenībā pat viena nav pat kā elpas prakse. Īstenībā sāksim ar šo te dorsālo stāvokli, kas ir viens no nervu sistēmas stāvokļiem, kur ir šīs te pazīmes, tātad besis, nogurums, nav enerģijas, vēlme ietīties šajā pledā, negribas nevienu redzēt, un ir tāda tā kā noslēgšanās. Un tu jau redzi, dungošanas prakse, interesanti dungot, ok. Kas tas tāds vispār ir? Es jau saprotu, īstenībā, kas tas tāds ir, bet kas tad tur tāds?
ko man dungošana var palīdzēt. Un tad, kad mēs vēl parunāsim nedaudz par šo te dorsālo stāvokli, jeb šo te stāvokli, kad tev nav enerģijas, ka tu vienkārši esi izpumpējies. Man īstenībā, es to sapratu, man ir vairākas prakses un daudzas prakses, ko es varētu iedot, bet šoreiz man gribējās iedot šo te praksi un padungot. Un es rādīšu piemēru, un jūs lūdzu pamēģiniet tagad. Un it īpaši, ja tev pašreiz ir tāds tā kā nogurums un tāds tā kā, šito es negribu klausīties, labi, es pieteicos, noklausīšos. Tagad, man tur bērni skraida apkārt, varat mierīgāk, ja, un tad ir tā, ka neko negribās. Neko negribās, tad ir šī te dungošana. Un šī dungošana izklausās šādi. Tu vienkārši dungo meldiņu, kurš varbūt vienkārši tavs izdomāts meldiņš, vai tas varbūt kāds dziesmas ritms, un vienkārši padungo. Un man ienāk prātā šāds meldiņš. Protams, jūs turpināt dungot, un kāpēc, es paskaidrošu vienkārši, kāpēc šī te dungošana man izklausās tāda tā kā optimistiska, jo es esmu tādā simpātiskajā pašreiz stāvoklī, tādā, ka man ir tagad jāparāda, ja? Un jāstāsta. Un tā dungošana ir savādāka. Bet tā, kad ir šis te nogurums stāvoklis, viņš varētu būt tāds kaut vai maigs. Kurš nav dungojis? Kurš nav dungojis? Paceliet roku. Visticamāk, ka neviens nav nedungojis. Un tu vēl padungo, un vienkārši pamēģini sajūt, kas tev notiek. Jo vienā brīdī, tad, kad tu sāksi dungot, tev tas var pāriet tādā tā kā, jau pazīstamā, kaut kādā iedvesmojošā dziesmā, pazīstamā dziesmā, un tas var izraisīt arī emocijas, jo tajā stāvoklī, tad, kad ir šis te nogrums stāvoklis, tev vienkārši ir sagrums, tev ir zems tonus, un tev vienkārši gribās pabūt vienai, un tu dungo. Un tad tu ieej tajā savā apzinātā dungošanas stāvoklī, bet apzinies to, ka labāk to darīt tad, kad tu esi viens, jo tad tu labāk vari izjust sevi, un noteikti tu vari labāk sajust sevi. Un tad tu padungo, un tu dungo, un dungo. Un tu vari dungot 3 līdz 5 minūtes, varbūt vairāk. Un kamēr tu sajūti, ka tev sāk parādīties kaut kāda savādāka enerģija, tev varbūt sāk parādīties žāvas, tev varbūt sāk parādīties emocijas, raudiens. Tev varbūt sāk parādīties tāds, ka tev gribās varbūt piecelties jau no gultas. Un pieņemsim, mums daudziem bērni mājās un mazi bērni mājās. Un tad ir tā situācija, kad tu vari bērnam pateikt, pagaidi, pašreiz atļauj man 10 minūtes pabūt
ar sevi, es izdarīšu vienu lietu, vai arī tu vari nākt man blakus apsēsties un mēs varam padungot kopā. Kāda ir tava mīļākā dziesma? Un tad jūs vienkārši dungojat. Un vienkārši dungojat jūs līdzi abi divi. Un kas notiek? Mainās enerģija. Jūs ienesat dzīves prieku un tu paskaties uz savu bērnu. Jūs varat dungot kopā ar partneri. Bet, protams, tu vari to darīt viens. Un tik vienkārši. Un šī te dungošana, jā, ja tu sāc vēl izjust arī šo te pateicības stāvokli, tad tu zini, ka tev sāk mainīties enerģija. Un cik bieži tev būtu varbūt tas jādara pēc nepieciešamības. Tajā brīdī, kad tu jūti, ka tev ir šī noslēgšanās, nevienu negribas redzēt, protams, ka tev nav tagad jāiet un tagad jārauj sevi ārā no šī stāvokļa. Nē, tu vari iedot sev atpūtu, bet ja tu zini, ka tev varbūt kaut kas ir jāizdara, tu jūti, ka tev vajag sevi tā kā sakopot un atvest sevi atpakaļ kaut kādā vismaz enerģijas stāvoklī, tad dungošana var tev palīdzēt. Jo mērķis ir atgriezt sevī dzīvības enerģiju. Šeit ir runa par šo stāvokli, ka tev nav enerģijas, bet tu atgriez to enerģiju. Un jūs dungojat. Un varbūt jūs čatā varat padalīties, varbūt smieklīgi izklausās tā, kā es to darīju. Lūk, un arī žāvas sāka nākt. Jā, un žāvas nozīmē to, ka tev mainās enerģija. Tātad tava nervu sistēma atsaucās. Un tu izēj jau solīti tālāk. Pēc žāvām tu turpini dungot, un tur pavēro pēc tam, kas tev mainās. Lūk. Un, jā. Un šis te nākošais stāvoklis, simpātiskais nervu sistēmas stāvoklis, kur ir šis nemiers, stress, liekas, ka visu laiku kaut kas ir jādara, tas ir viegli aizkaitināms, visu vēlme kontrolēt, ir sensorisks jutīgums, un tev varbūt pat ir darbaspējas zudums. Tā ir tā cīņas mentalitāte. Un te ir divas elpas prakses. Viena ir 4-4-8 un otra ir 4-6. Kāda ir tā atšķirība? Šī pirmā 4-4-8, viņa ir tā kā intensīvāka, un šī 4-6, viņa ir nedaudz maigāka. Un mērķis tā tad ir nomierināt sevi, lai tiktu šajā ventrālajā stāvoklī, kas ir nākošais. Un tu beigās sapratīsi, kāpēc es runāju šādos terminos, jo tie būtībā ir polivagālās teorijas, tā kā termini, neirozinātnē zināmi termini, un pat arī medicīnā, un tas, tu sapratīsi arī no teorijas viedokļa, kāpēc tas ir svarīgi. Un par šo te elpas tehniku 4-4-8. Tātad tas, kas tev ir jādara, tas pats arī pie dungošanas. Tu vari aizvērt acis, tu vari apsēsties, tu vari stāvēt. Un tas pats arī pie elpas tehnikas. Tu vari aizvērt acis, izdaram arī tagad. Aizver acis, ja tev ir iespēja, apsēdies, bet, ja tu jūties drošāk, tu vari arī ar vaļā acīm. Un tas, kas ir jādara, uz 4 ir ieelpa, 4 sekundes ir aizture un 8 sekundes ir izelpa tūtiņā. Tā kā pūst pa salmiņu.
Un, un skaties, kā tev prasās. Uh, ja tev 8 sekundes varbūt ir pa daudz tajā izpūšanas fāzē, nu, tu vari pūst 7, vari pūst 6 sekundes. Un tagad pamēģinam, uztaisam kādus 10 raundus, ka mēs tagad pāelpojam. Tātad ielpa, aizture un izelpa. Ielpa caur degunu, aizture un izelpa. Atkal ielpa, aizture un izelpa. Atkal ielpa, aizture un izelpa. Ielpa, aizture un izelpa. Ielpa caur degunu, aizture un izelpa. Vēlreiz ielpa, aizture un izelpa. Un uztaisīsim pēc tam vēl 2 raundus. Atkal ielpa un vēderā, elpo zemu vēderā, aizture un izelpa. Un elpo vēderā. Uztaisam vēl 2 ar vēderu, diafragmā. Ielpa, aizture un izelpa. Un vēl vienu reizi, vēl vienu piegājienu, ielpa, aizture un izelpa. Un būtībā tu sajūti, kā tu sāc tā kā iegrimt krēslā, tur, kur tu sēdi, sēža, iegrimst, mugura iegrimst, tu sāc tā kā atslābt. Un tu vari vēl paturpināt pāelpot, bet tie, kas ir tā kā jūt, ka pabeidz, tu droši padalies ar mani, kā tev šis tā kā nostrādāja, ko tu sajūti. Ierakstiet lūdzu arī čatā, un kas tā kā notiek. Un jā, ļoti svarīgi. Un ja tu vēl turpini elpot, paturpini vienkārši. Ja tu jūti, ka tev ir diena bijusi tāda, nu, smagnēja un tam līdzīgi, un šo tu vari arī mēģināt arī pat pirms gulēt iešanas vienkārši nomierināt sevi. Jā, miers un atslābums iestājas. Jā, un tas ir arī šīs te elpas tehnikas mērķis. Tātad iedot šo te mieru, atslābumu. Tad, kad tu esi tajā stresiņā, skriešanā, un tev gribās apstāties, tev pat vajag apstāties, tev vajag pamanīt to brīdi, kad tu jau tā kā dari sev pāri, tu jau sāc iet pāri saviem spēkiem, vai tu esi 4 stundas no vietas norukājis, nostrādājies, tev vajadzēja jau
pirms 3 stundām, jo paņemt 5 minūtes un vienkārši pēlpo šo 4, 4, 8. Nu, lūk, un ļoti svarīgi. Un, jā, tā kā šī te elpas tehnika, viņa tev var ļoti palīdzēt tajos brīžos, kad ir tas saspringums. Un ja mēs pājam tālāk, lai mēs ejam vēl uz priekšu, ventrālais nervu sistēmas stāvoklis. Tad šīs te pazīmes ir, ka tu jau esi tajā mierā, tu apzinies savu emocionālo stāvokli. Jā, man ir prieks, nē, man ir bēdas, skumjas, bet es jūtu un redzu, ka es to varu kontrolēt. Es esmu emocionāls, bet tajā pašā laikā es varu novilkt veselīgas robežas. Tagad pagaidi, man vajag 5 minūšu pauzi, lai es tagad nomierinātos un atgriežamies pie sarunas nedaudz vēlāk. Un kad tu spēj uzklausīt, nenosodot, nevainojot, nevērtējot, un būtībā tā ir tā neutralitāte. Un tu esi atvērts. Tas ir tas ventrālais stāvoklis. Un ir šī prakse, ko tu vari praktizēt tieši šajā miera stāvoklī. Šī ir šī elpas tehnika 5, 6, 2, kas ir, jo šajā stāvoklī, šajā ventrālā stāvoklī, tu vari ielikt šo lielo bāzi savai nervu sistēmai, savam ķermenim, un trenēt šo ventrālo stāvokli kā muskuli. Tieši šī elpas tehnika iedod tev šo, ka tu vari uzlabot savu klejotāju nervu tonusu, par kuru mēs vēl parunāsim nedaudz vēlāk, un būtībā uzlabot savu nervu sistēmas elastību. Tieši esot miera stāvoklī, tu ieliec, tu tā kā ej uz trenižera zāli. Šī elpas tehnika ir kā trenižera, kad tu esi atrodies trenižera zālē un tu cilā svarus. Un manā personīgajā pieredzē šī elpas tehnika man ielika šos te, nu, tēlēni izsakoties muskuļus manā nervu sistēmā, jo es agrāk biju ļoti stresains, ļoti nomākts, un šī elpas tehnika man ļoti palīdzēja. Un arī šeit jūs varat pamēģināt, jo 5 sekundes ir ieelpa, 6 sekundes ir izelpa caur degunu, un 2 sekundes ir elpas aizture. Un, jā, jūs varat pamēģināt, mēs varam pamēģināt pāris raundus, tīri, lai jūs izjustu, ko tas nozīmē. Tātad arī tu tāpat apsēdies, acis vaļā vai acis ciet, un tas, ko es agrāk darīju, es pieņemsim, vai nu skaitīju sev galvā līdzi šīs sekundes, tad jā, skaitu sev līdzi, vai arī es skatījos pulkstenī, sienas pulkstenī, var arī uzlikt chronometru, var izmantot arī aplikācijas, kas ir arī elpošanas aplikācijas dažādas pieejamas. Un jā, tātad ir 5 sekundes ieelpa, tātad caur degunu. Un aiztura 2 sekundes. Tad ieelpa 2, 3, 4, 5, izelpa 2, 3, 4, 5, 6, aizture, atkal ieelpa 2, 3, 4, 5 un izelpa 2, 3, 4, 5, 6 un aizture. Atkal ieelpa 2, 3, 4, 5 un izelpa. Aizture. Atkal ieelpa un izelpa. Aizture. Atkal caur degunu ieelpa
un izelpa caur degunu. Aizture, atkal ieelpa un vēderā elpo. Viss vēderā un izelpa. Aizture, atkal ieelpa un izelpa. Aizture. Ļoti labi. Un jūs varat tagad arī saprast, vai ir kāda atšķirība, vai, jo, pieņemsim, ja tu esi pašreiz tādā tā kā, nu, tajā simpātiskajā, tajā stresainajā stāvoklī un tajā, kad gribās kaut ko darīt, dīdīties, tad ir tā, ka tu arī, nu, nespēji tik labi koncentrēties, jo, pieņemsim, šī elpas tehnika, tad, kad tu esi šajā miera stāvoklī, tad tu viņu izmanto un fokusējies uz elpu. Fokus uz elpu, arī pie visām elpas tehnikām. Centies domāt caur elpu, kā tev ienāk nāsīs, kā aiziet līdz plaušām, kā tur diafragmas taipās, kā tur vēders izplešās, kā nāk gaisa atpakaļ. Katrā no elpas tehnikām tu to vari izmantot un vizualizēt un būt klātesošs. Tad, kad tu esi tajā stresainumā, tas ir grūtāk. Bet tu vari, tāpēc, pieņemsim, vēl atgriežoties pie šī simpātiskā nervu sistēmas stāvokļa, lai tu sevi kaut cik nomierinātu, pirms tam tev ir nepieciešams izlādēt šo stresaino enerģiju, nu, piemēram, ar pietupieniem, kratīšanos. Pieņemsim, tu vienkārši izkrati sevi, vienkārši stāvot kājās, tu pat, nu, sēžot, tu to nevarēsi izdarīt, bet vienkārši piecelies kājās un vienkārši izkraties. Un kraties aptuveni kādas 2 līdz 3 minūtes. Un pieņemsim, šī kratīšanās var nedarboties šajā dorsālajā stāvoklī, šajā nogurumā, vai arī, ja tev ir kaut kādas fizioloģiskas, kaut kādas, nu, problēmas, nezinu, tur stīva, spranda galīgi un mugura stīva tā, ka tu nevari vienkārši to izdarīt. Bet tas, kas tev ir jādara, vienkārši jānoņem šī spriedze. Jo, pieņemsim, pie intensīvas tādas, ka tu esi galīgi uzlādējies un tā, ka tu nezini, kur likties, ja tu sāksi elpot, tev var nepalīdzēt. Un tāpēc parasti ir pietupieni, izskatīšanās, skrējiens kaut kāds, piepumpēšanās, izdejošanās. Izdejoties visi var, izskatīties pa lielam visi var. Un, proti aktīva darbība. Un tad sāc elpot. Tātad vispirms aktīva darbība, ja ir liels stress, un tad elpa. Tu vari aiziet darba vietā kaut vai uz stoleti, vienkārši izkratīties, un tad atnāc atpakaļ un sāc elpot. Un tas biežums tieši šīm elpas tehnikām ir 7 līdz, nu, pēc nepieciešamības un ilgums ir 7 līdz 10 minūtes šīm elpas tehnikām. Un tā tad arī atgriežoties vienkārši pie šī simpātiskā nervu sistēmas stāvokļa, tad šī elpa 4-6 ir tajos gadījumos, ja tev nu, gribās tādu tā kā vienkāršāku elpas tehniku un vieglāku, ja to neprasās tik intensīvi kā 4-4-8. Un tā izelpa var būt caur degunu elpas tehnika 4-6 vai caur muti tūtiņā. Un vēl atgriežoties pie ventrālā stāvokļa, tātad arī, ja tu gribi trenēt savu nervu sistēmu, savu klejotāju nervu, kas ir lielākais nervs ķermenī, tavā nervu sistēmā, tad arī 7 līdz 10 minūtes dienā, un pirmās 2 nedēļas 2 reizes dienā pat, tas ir tā kā iet uz treniņu, pēc tam var 1 reizi dienā, un vēl pēc kaut kādām 3 nedēļām vai 4 pēc nepieciešamības. Nu, protams, jo tu biežāk elposi, jo tu uztrenēsi lielāku to muskuli.
metaforiski izsakoties. Nu, lūk, jā, vai jūs vēl kaut ko čatā ierakstījāt, saptīšos ātri. Jā, ok. Ok, tad īsnībā vēl paiesim tālāk un paskatīsimies, kāpēc šīs prakses ir tik svarīgas arī tīri no nervu sistēmas uzbūves un tas, kas tev notiek tavā ķermenī. Un tas, kas tev notiek, tava nervu sistēma ir būtībā iedalās centrālajā, kur ir tavas galvas smadzenes, muguras smadzenes un nervi, un perifērā nervu sistēma, kas ir viss pārējais. Jo, attiecīgi, perifērā iedalās vēl somatiskajā, kas ir šī apzinātā nervu daļa no perifērās nervu sistēmas, nervi, kas savieno smadzenes ar muskuļiem un receptoriem ādā, un ir arī autonomā nervu sistēma, kas ir mūsu šīs dienas tā kā centrālā tēma. Ar šīm elpas tehnikām mēs darbojamies ar savu autonomo nervu sistēmu. Un tā ir tā neapzinātā, kas darbojas automātiski. Tātad, pieņemsim, šī autonoma nervu sistēma atbild par sirdsdarbību, asinsspiedienu regulāciju, elpošanu, grēmošanu, piemēram, seksuālu uzbudinājumu, urinēšanu un tā tālāk. Un būtībā šī autonomā nervu sistēma ir kā tās dzīvības mugurkauls. Un tā atbild būtībā par tavu uzvedību. Un tā ir smalks uzdevums uzturēt šo homeostāzi, kas pēc būtības nozīmē, ka organisms un smadzenes līdzsvaro visas dažādas šīs iekšējās sistēmas, lai mēs varētu izdzīvot un pareizi funkcionēt. Un, piemēram, ja ir pārāk karsts, tad autonomā nervu sistēma fizioloģiski aktivizēs pārmaiņas. Paplašināsies asinsvadi, pātrināsies elpošana, sāksies svīšana, un tev mainās šī uzvedība, un gribēsies paslēpties no saules, vai tu padzerties, un tam līdzīgi. Un savukārt klejotāja nervs ir šis tā ir tā kā tā maģistrāle, kā tu redzi. Man pat agrāk bija tā, ka ir šie sejas nervi, kas vēl aiziet šeit. Man agrāk šeit sāpēja āda, liekas, kā āda sāp. Un tas bija tāpēc, ka manam klejotāja nervam bija zems tonus, tātad viņš nebija elastīgs un būtībā es aizsvilos ļoti ātri. Un būtībā klejotāja nervs ir tas, kas pārnēsā informāciju starp smadzenēm un iekšējiem orgāniem, lai kontrolētu šīs organismu funkcijas, attiecīgi miera un gremošanas stāvoklī. Un, protams, arī atbild par šo drošību un briesmām. Viņš dod ziņu, sūta signālus. Tātad ir droši vai ir briesmas. Un klejotāja nerva tonus nosaka mūsu spēju regulēt stresu un atjaunoties. Tad zems tonus, tu esi stresā. Augsts tonus var iekļūt tajā ventrālajā stāvoklī, tajā mierā, jebkurā brīdī. Tu to vari izdarīt jebkurā brīdī, jebkurā situācijā. Tas ir tas mērķis, uz ko tiekties. Un ja tā padomā, tad ķermenis smadzenēm sūta 80% no visiem signāliem. Šis te ķermenis. Bet smadzenes ķermenim sūta pārējos 20%. Un klejotāja nervs ir tas, kas 24/7 darbojas un sūta smadzenēm šos te signālus, kas notiek visā ķermenī un visos orgānos. Būtībā klejotāja nervs ir tāda spēka svira, kas ieslēdz un izslēdz orgānus, reaģējot uz stresu. Ja stresa līmenis ir ļoti augsts, klejotāja nervs palēnina sirdsdarbības ātrumu, asinsriti un orgānu funkcijas. Un ir šī traucētā saziņa starp orgāniem, tāpēc jau ir rodas dažādas šīs problēmas dažādos orgānos, iekšējos orgānos. Jo, kas notiek stresa stāvoklī, asinis tiek aizpludinātas projām no orgāniem, orgāni iekšēji netiek pietiekami apasiņoti,
Un tas nozīmē, ka orgāns iekšējais ir tādā izdzīvošanas režīmā. Protams, ka sākās veselības problēmas. Un tas, kas notiek šajā izdzīvošanas režīmā, šajā stresā, tas ir izdzīvošanas režīms. Tu esi gatavs cīnīties. Un asinis tiek pievadīts muskuļiem. Tu esi gatavs maukt, kapāt, rakt, bēgt. Un tas ir tas, kas notiek stresā. Un runājot vēl par šiem trim adaptīvajiem stāvokļiem, saskaņā ar polivagālo teoriju, tad ir jautājums, kur tu pieņemsim pašreiz atrodies. Jo tad, kā jau es minēju, ir šīs simpātiskās nervu sistēmas darbība, dorsālā, ventrālā sistēmas darbība. Un simpātiskā tātad ir šī cīņa bēgšana, tu mobilizējies, tu mobilizē enerģiju, lai izdzīvotu. Ja tev jābēg no lāča, tad tev ir viss iedots, tev nervu sistēma un smadzenes saka, ka ir jābēg. Un tā ir būtībā tur, kur tu ikdienā atrodies visbiežāk, šajā simpātiskās nervu sistēmas darbībā. Jo tev patīk kontrolēt, man patīk kontrolēt. Es agrāk biju močītājs. Es uztraucos par visu, es centos glābt visus. Un būtībā ir stress tajā brīdī. Un tad ir tas dorsālais, kad ir tā sastingšana un noslēgšanās. Tu ieej tajā enerģijas taupīšanas režīmā. Tā, kad tu ietrinies tajā pledā, tu esi tajā enerģijas taupīšanas režīmā. Un, jā, un tas tad liekas arī šajā stāvoklī, ka viss jaunais ir ļoti svešs. Man negribas neko, es tiešām nevēlos to. Man tiešām negribās. Un tas ir tas dorsālais. Un ventrālā šī darbība ir, ka tu esi tas apzinātais, tu esi tas spēcīgais, tu esi tas enerģiskais. Un tu jūties droši. Tu uzticies procesam, spēj būt mierīgs, izaicinošās situācijās. Un tevi neķer, ja tur tevi neķer vienkārši to, ko citi saka, ko citi domā, un tā tālāk. Un kas notiek? Šie divi punkti ir palielinātie uz šīs līnijas. Ir tas, ka, ja šeit tu paskaties, šī ventrālā sistēma ir tā nomākta ar simpātisko, ka tu varbūt pat nezini, ka tev tāda eksistē. Bet šeit parādīts ilustratīvi, ka tu vari atgriezties un būt šajā ventrālajā sistēmas stāvoklī jebkurā dienas laikā, ja vien tu trenēsi savu nervu sistēmu un savu klejotāju nervu. Un tas ir ļoti būtiski. Jo jā, tas ir tas, ko es vēlos uzsvērt, ka īsnībā, lai tu saprastu, ka šie visi adaptīvie stāvokļi, viņi ir vajadzīgi. Gan simpātiskais, gan dorsālais, gan ventrālais, jo katrai sistēmai ir savs uzdevums. Un tas ventrālais nav kā mērķis, uz kuru tiekties. Jā, savā veidā tas ir mērķis, bet tev nav jābūt visu laiku tajā ventrālajā. Tev ir vajadzīgs gan tas simpātiskais, tas darīšana, rīkošanās, un tev ir vajadzīgs tas dorsālais, kad tev nervu sistēma pasaka, pagas, stop, davai mierīgāk, un aizēj atpūtā, un tev vienkārši ķermenis atslēdzās. Tev vienkārši nav spēka, negribās neko darīt. Un tā ir tā atbilde, kāpēc man ir stress. Jo tāpēc, ka mēs ikdienā pārsvarā darbojamies šajā simpātiskās nervu sistēmas darbībā un dorsālā. Mēs staigājam no simpātiskā uz dorsālo, no simpātiskā uz dorsālo. No tādas darīšanas uz, negribās neko, no darīšanas, negribās neko. Un tu vienkārši desmitiem reižu staigā, bet kas ir jāatcerās, ka tev ir nepieciešams arī šis atslābums, kas ir ventrālajā stāvoklī. Un saskaņā ar polivagālo teoriju, šīs polivagālās kāpnes, kur tu redzi, ka tas ir par to, ka tu pamani, kur šobrīd tu atrodies, un
ka tu iemācies šos te maigos veidus, kā atkal pietuvoties šai drošības sajūtai, ka tu vari atslābt. Jo tas ir tas brīdis, kad tu saproti, ir besis nogrums, nav enerģijas, tu sāc viegli, maigi, tā kā mēs mācījāmies dungot, tu vari kaut vai arī tajā dorsālajā stāvoklī vēl skatīties un pamanīt lietas, sadzirdēt 3 skaņas, saost 3 smaržas, saskatīt 3 lietas, sadzirdēt, kas notiek, sagaršot. Un tas ir tas, ko tu dari, tu maigi darbojies. Un, nu lūk, un tāpēc arī mēs veicam šīs te prakses, un ko mēs darījām, kad īstenībā nav cita ceļa, kā tu vari nonākt šajā ventrālā stāvoklī. Tu caur dorsālo stāvokli vispirms ienāc simpātiskajā, tikai tad ventrālajā. Tu nevari apiet šo schēmu. Tāpēc, ka ja tu no dorsālā stāvokļa, no tās noslēgšanās nejutības, pēkšņi ieiesi tajā ventrālajā, tajā, baigi daudz enerģijas, wow, tev var nosilt vadi, tāpēc tava nervu sistēma ir tik gudra, ka viņa ies caur to, ka, esmu simpātiskajā, var kaut ko sākt palēnām darīt, man sāk atgriezties enerģija, un tad tu ieej tajā ventrālajā, beidzot es esmu atpakaļ, es esmu šeit un tagad, un man viss notiek. Nu, lūk. Un tā tad jāatcerās vēlreiz, ka ventrālā vagālā sistēma ir jātrenē kā muskulis, lai tas augtu. Un tad šis stāvoklis nav kā mērķis, jo tev vajadzīgi visi šie stāvokļi. Atslēga tajā, ka tu mācies pārvaldīt savu nervu sistēmu ar šīm te praksēm, un tu pacel nervu sistēmas tonusu un elastību. Tādējādi tu ātrāk atjaunojies. Un caur to, ka tu izproti savu ķermeni, savu nervu sistēmu un ko darīt lietas labā, tu veido jaunu iekšējās drošības sajūtas pamatu. Un tad ir tā, ka beidzot es pamanu, kas ar mani notiek, es pamanu, kurā no šiem stāvokļiem es esmu, un es zinu, ko man darīt. Ja tu darīsi neatbilstošu praksi kādā no šiem nervu sistēmas stāvokļiem, tev vienkārši nervu sistēma tā kā aizvarās ciet. Ķermenis aizvarās ciet, un tev ir šāds te. Nu, tev neko negribās. Man vienalga ir. Un Amerikas pētījuma dati rāda, ka 60 līdz 80% no visiem ārstu apmeklējumiem ir saistīti ar stresu. Un ne jau darbs ir vainīgs, ka ir stress. Iedomājieties, ne jau darbs ir vainīgs, ka ir stress. Bet tas, ka cilvēki neizprot savu ķermeni un nervu sistēmu, nezina, ko un kā sev palīdzēt. Un šie pāris vingrinājumi tev var ļoti palīdzēt.